Mēs varam turpināt nākamo tēmu. Mēs tālāk tajā tēmu loģiskajā attīstībā turpinām aprūpes tēmu no vienas puses, bet šajā kontekstā droši vien mēs arī varam pajautāt, kas te jauns var būt, kas te var būt savādāks. Kāpēc vispār tas tiek uzskatīts par grūtu dzīves brīdi, ja kādam ģimenē vajag aprūpi? No vienas puses, mēs dzīvojam tādā laikā, kad demografiskais stāvoklis palielinās veco cilvēku skaits, un līdz ar to arī īpatsvars sabiedrībā tiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama dažāda veida aprūpes risinājumi. Bet vienlaicīgi es arī no personiskās pieredzes varu teikt to, ka iespējams arī citi sociālie darbinieki to ir saskārušies, ka ir pēkšņi tev piezvana, varētu teikt, tā cilvēks, ar kuru tu vispār nekad neesi uzturējis kontaktu, bet viņš ir kaut kāds tavs bijušais klasbiedrs, un tikai tāpēc, ka tu esi nonācis vecumā, kad arī tavu vecāku, vai tad līdz ar to arī klases biedru vecāki ir nokļūst stāvoklī, kad ir vajadzīga ilgstoša aprūpe, vai nu pansionātā, vai aprūpe mājās, vai arī kaut kāda īstermiņa krīze, tad, zināmā mērā var teikt, tā tu dzirdi, tas cilvēks savā ziņā ir dezorientēts, viņš ir krīzē, tāpēc, ka, it sevišķi tad, ja tuviniekam ir demence, un kad parādās šīs pazīmes, kad jau vajadzīga uzraudzība, un teiksim, kaut kas jau tuvojās tādai, kā visas uzraudzībai visas dienas garumā. Un tāpēc mēs arī izlēmām iekļaut šeit iekšā šajā konferences tēmā ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā un arī īslaicīgās sociālās aprūpes institūcijā perspektīvu, tieši tā arī nosaucot šo uzstāšanos, un mums ir divas kolēģis, abas divas ir Latvijas Sociālo darbinieku biedrības biedres, un mazliet par katru pastāstīšu drusku vairāk, jo pirmā runātāja Kristīna Besēdina. Kristīnas pieredze arī sākās ar citu pakalpojumu Rīgas sociālo pakalpojumu sistēmā, strādājot Latvijas Sarkanā Krusta īslaicīgās uzturēšanas mītnē. Toreiz, kad Kristīna sāk strādāt, tas bija domāts kā alternatīva krīzes centram ģimenēm ar bērniem galvenokārt. Un, protams, arī citiem neizslēdzot, bet galvenokārt tomēr ģimenēm ar bērniem, kuriem pamatā primārais ir šis mājokļu jautājums, kas ir jāatrisina. Bet šobrīd Kristīna pārstāv privātu uzņēmumu, un jāsaka tā, ka mēs Latvijā, es domāju, esam jau nonākuši situācijā, kad galvenokārt sociālās aprūpes institūcijā, pakalpojumu attīstībā mēs balstamies tieši uz privātiem pakalpojumu sniedzējiem, ar tajā ieskaitot faktiski visu nevalstisko sektoru. Arī šeit šodien mēs atrodamies biedrības finansētās, biedrības iegādātās un nopirktās telpās. Un Kristīna arī pārstāv ir valdes locekle SIA Adoro Šampēteris. Tā ir tātad jau organizācija, pat pastāstīs, cik jums ir struktūra vienības, tātad vairākas, kurās ir pietiekami, manuprāt, es teiktu tā augsts kvalitātes ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi, kuros arī rīdzinieki var izmantot vienu no finansēšanas modeļiem, tā saucamo līdzfinansējumu, jeb voucheri. Tagad tas ir Kristīnas apmēram profils, un pēc tam arī par to, kā Rīgā tiek nodrošināta īslaicīga aprūpe institūcijā, mums stāstīs Sarmīte Grope, kas ir Rīgas pirmās slimnīcas īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas, tās varbūt ir garāks nosaukums, centrs. Cerams, ka arī ka jums arī atbilstoši tātad gods un cieņa tiek izrādīti. Ja? Bet katrā gadījumā īslaicīgā sociāla aprūpe institūcijā arī ir svarīgs posms, kas, es saprotu, arī ne visās pašvaldībās ir pieejams, bet tieši tāpēc iespējams būtu interesanti arī paklausīt, kāda šeit ir specifika, klienta profils, kādos gadījumos tas vajadzīgs, kad, un tie ir apmēram 2 mēneši, kas ir maksimums, ko var šādā vietās aprūpi saņemt. Lūk, tātad kopumā mēs dzīvojam laikā, kad šāda veida arī aprūpe institūcijā ir aktuāla. Es domāju, ka viņi savu aktualitāti nezaudēs tuvākā laikā, un tieši tāpēc es, protams, arī aicinu kolēģis
Pēc iespējas iedziļināties tajos izaicinājumos, ar ko jūs saskaraties. Jo man liekas, ka ir svarīgi dzirdēt pakalpojumu sniedzēju perspektīvu, lai arī mēs, kas strādājam administrēšanā vai sociālajos dienestos un nosūtām pie jums klientus, arī zinām to skatu no jūsu puses. Tā kā lūdzu vārds Kristīnai un pēc tam arī Sarmītei par jūsu nodrošināto pakalpojumu un izaicinājumiem darbā ar klientiem un sadarbībā arī ar sociālajiem dienestiem. Lūdzu. Un turiet pie rokas slaido, jo arī viens jautājums par šo būs. Labdien, man ir milzīgs gods uzstāties šeit un stāstīt par pakalpojumu, ko es pārstāvju, bet vēlos izteikt dziļu pateicību, kad esmu starp jums, starp sociālajiem darbiniekiem, jo mēs esam tie cilvēki, kas esam kalpošanā, un tas, manuprāt, ir milzīgs gods un prieks. Es esmu pat 15 gadus jau principā strādāju sociālajā jomā. Pašlaik es pārstāvju aprūpes rezidences Adoro grupu. Adoro grupa tika dibināta 2022. gadā, un viņas galvenais uzdevums bija oficiāli attīstīt ilgtermiņa sociālās aprūpes infrastruktūru Latvijā, bet principā mēs laužam stereotipus un daram visu, lai parādītu, kāda būt rezidencēs ir cieņpilni, kvalitatīvi un tam ir vieta būt. Pašlaik mums pieder, mēs pārstāvjam 2 rezidences, viena no tām ir Adoro Šampēters, kas nodrošina līdz 87 gultas vietām. Mums ir Adoro Melodija, kur var uzturēties līdz 200 rezidenti, un 2027. gadā plānojam atvērt rezidents Šmerlis, kur pakalpojumu varēs saņemt līdz 200 cilvēki. Par pakalpojumu saturu ir ļoti svarīgi saprast, ka vairs nav tikai aprūpe, ir milzīga nozīme veselības aprūpei. Mūsu rezidencēs ir 12 stundu katru dienu medicīnas māsas, kas nodrošina korektu medikamentu lietošanu, nodrošina nepārtrauktas medicīniskās manipulācijas rezidentiem, seko līdzi viņu veselības stāvokļiem, kā arī nepieciešams gadījumā sadarbojās ar dažādiem speciālistiem. Protams, ģimenes ārsti arī ir mūsu pakalpojumu sadarbības, nemitīgie sadarbības partneri. Rehabilitācija, manuprāt, tas ir tas, ko mēs ļoti bieži aizmirstam ikdienā un kam netiek pievērsta uzmanība, bet tas ir milzīgs bloks, kas ir nepieciešams, jo mūsu rezidencēs ir fizioterapeiti, kas nodrošina gan individuālās fizioterapijas nodarbības, gan arī grupu nodarbības, kā arī sadarbībā ar dažādiem speciālistiem sastāda plānu, lai veicinātu rezidentu atveseļošanu un ātrāku iekļaušanu normālajā ikdienas ritmā sabiedrībā. Sociālā aprūpe. Sociālā aprūpe ir tikpat svarīgs aspekts, jo mēs nerunājām tikai par ikdienas aprūpi, kur tiek nodrošināti ikdienas vajadzības, bet cilvēku labbūtība. Un sociālais rehabilitētājs ir tas, kurš piemeklē katram rezidentam individuāli atbilstoši vajadzībām aktivitātes procesus, lai viņš justos vajadzīgs, saturiski ikdienu pavadīts un lai viņš jūtās novērtēts un svarīgs. Un kas mums ir ļoti svarīgi, uz ko arī īpaši es lieku uzsvaru ģimeniska vide, jo šīs ir jaunas mājas rezidentiem. Un katras nianses, lai cilvēks justos kā mājās, lai mazinātu trauksmi, lai vairotu pārliecību, kad ir pieņemts smags lēmums, bet viņam ir vieta būt, un cilvēks justos laimīgs,
pārliecinots un arī drošā vidē mēs nodrošinām ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu. Kā mēs to saprotam? Mums pašlaik, pieņemsim, Šampēterī uzturās 4 ģimenes, kas, manuprāt, ir milzīga laime un gods noskatīties, kā cilvēki arī institūcijā pieņem lēmumu uzturēties ģimenē. Mums ir rezidenti, kas dzīvo ar saviem mīļuļiem. Mums ir ļoti smuka, korpulenta kaķenīte, kas dzīvo ar savu kundzīti kopā un viņas dzīves līmenis atbraucot un uzsākot dzīvi aprūpas namā ir uzlabojies, un arī viņas garīgais un mentālais stāvoklis ir krietni uzlabojies. Tātad Adoro Melodija ir lielisks pakalpojums, kas nodrošina kas ir ļoti mūsdienisks, kurā ir ļoti skaistas lieli apartamenti, kur var uzturēties 1 vai 2 rezidenti. Ir aprīkots ar modernākajām ierīcēm, lai cilvēki justos droši un darbinieki varētu reaģēt uz vajadzībām. Šampēters, viņš ir vairāk ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums, un es vēlos jums parādīt video, lai jums būtu vieglāk izprast, par ko es te runāju, un tā tad nebūs ilgi. Tā, Mārtiņa, man vajadzēs tavu palīdzību. Un, jā. Laipni lūgti Adoro Šampēteris ģimeniskā tipa aprūpes rezidencē pieaugušajiem. Rezidenti un viņu viesi var baudīt dabu labiekārtotā parkā ar šūpolēm maziem un lieliem, barbekju zonu un pat mini zoodārzu. Mūsu rezidence var uzņemt līdz 83 rezidentiem. Piedāvājam mājīgas, vienvietīgas, divvietīgas un arī dažas trīsvietīgas istabas. To interjeru var pielāgot rezidentu vēlmēm un vajadzībām. Katrā stāvā atrodas ēdamzāle un atpūtas zona ar televizoru, kā arī koplietošanas virtuves zona ar ledusskapi un mikroviļņu krāsni. Vairākas telpas aprīkotas ar virtuves iekārtām un ir piemērotas nelielu svinību organizēšanai. Mūsu rezidencē mīl mākslu. Kopā ar rezidentiem un profesionāļiem zīmējam, dziedam un dejojam. Vasarā acis priecē dārzs ar puķu dobēm un siltumnīcu. Rūpējoties par rezidentu labsajūtu, pie mums strādā podologs un frizieris. Katru dienu tiek nodrošinātas gan individuālās, gan grupu fiziskās aktivitātes. Tās organizē sociālais rehabilitētājs un pieaicinātie speciālisti. Vingrinot prātu, spēlējam izglītojošas galda spēles. Par Adoro Šampēteres rezidentu fizisko un garīgo veselību rūpējas ģimenes ārsti, psihiatrs un medicīnas māsas. Pārunu telpā ir pieejams kafijas automāts, te ir mājīga vides siltām tikšanās reizēm ar ģimenes locekļiem un draugiem. Ak jā, gandrīz aizmirsām pateikt, esam dzīvniekiem draudzīga vide. Mēs gan esam auguši, mums ir tagad 87 gultas vietas un pieprasījums ir ārkārtīgi liels. Par to, kā cilvēki nonāk rezidentē, es ilgi nestāstīšu, bet tas ir klasiski, vai tie ir no mājām vai no slimnīcām. Man vismīļākie, un tā nedrīkst teikt, bet man ļoti patīk, kad rezidenti paši izvēlās būt pie mums, un viņi apsako iespējamās potenciālās vietas un nāk un izvēlās uzturēties rezidencē. Man ļoti patīk, jo ir adaptācijas periods, bet pēc tam viņi ir tie, kas ir ļoti pateicīgi un kas ar tādu ar lielu mīlestību un prieku ņem un novērtē to, ko mēs piedāvājam. Vai pie jums var pieteikties arī cilvēki no citām pašvaldībām? Kā tas notiek? Jā, mums redziet, kā mums nav noteikts, no kurienes cilvēks piesakās. Jā, mēs uzņemam cilvēku, kritēriju, pēc kā mēs viņu uzņemam, tas ir, vai mūsu pakalpojums ir viņam atbilstoši. Ja? Lai nav tā, ka gaidas par pakalpojumu ir lielāks, vai mēs viņus nevaram realizēt. No kurienes viņš ir, tam nav nozīmes.
gadījumos nav atbilstoši, var piemēru pateikt? Jā, mēs esam atvērts aprūpas nams, un mums nav nodalīta demenču nodaļa. Tātad, ja cilvēks ir agresīvs vai viņam ir atkarības un pret vāru, tātad, ja cilvēks ir pret māru, mēs nekādā gadījumā viņu nevaram uzņemt. Ja? Tāpēc tas nav iespējams. Vai ja viņš arī apdraud citus cilvēkus, tas arī nav iespējams. Ja? Vai viņš arī nevar socializēties. Ja? Mēs zinām dažādas izpausmes, ja viņš ir traucējošs citām personām. Jā, bet principā, ja cilvēks ir spējīgs maksāt, kāpēc gan nē? Ja? Sadarbība mums ir ar Rīgas domi, milzīgs viņiem paldies, tas ir milzīgs atbalsts, tas ir mūsu saulsteriņš un Mārupas pašvaldība, viņa arī 500 eiro veic līdzmaksājumu par saviem iedzīvotājiem. Tātad klientu portrets. Tas ir cilvēks, kas visbiežāk ir vai nu vientuļš un viņu piederīgie ir ārzemēs, vai arī savu funkcionālo spēju viņš vairs nespēja sevi aprūpēt un piederīgie ir noslogoti un arī nespēja veikt viņam sniegto palīdzību un ar aprūpas mājās pakalpojumu nav pietiekami gana. Un jāsaka arī, ka ne visi vēlās, kad viņu mājās nāk citi cilvēki. Tāpēc tā ir alternatīva iespēja, ko mēs piedāvājam, ko cilvēks izvēlās un kurš arī izvēlās to pakalpojumu. Mūsu profils, man ļoti patīk tie rezidenti, kas ir iedzīvojušies, kuri ir pielāgojušies mūsu režīmām, kuri ir sadraudzējušies, mums ir izveidojušies 2 pāri. Viens no viņiem ir sākuši kopdzīvi vienā dzīvoklī, protams, saskaņojot ar bērniem. Ja jūs saprotat, lomu maiņa notiek noteikti. Ja, ja bērnu dārzā mēs saskaņojam ar vecākiem, tad tagad mēs saskaņojam ar bērniem. Ja? Bet tas ir tik skaisti redzēt, kā viņi viens par otru rūpējās un kā viņiem patīk fiziskās aktivitātes, kā tādi paslinki, pasīvi opīši sāk iet uz fizioterapijas nodarbībām vai uz vingrošanām, ja? Kā arī tādi vientuļi cilvēki nomākti negrib piedalīties koncertos, ja? Un tad tagad tas ir vesels notikums, jo mums ir liela sadarbība ar dažādām brīvprātīgām organizācijām, mums katru otro nedēļu notiek kaut kāds pasākums ārpus ikdienas aktivitātēm, un mēs svinam dažādus svētkus. Un kas ir izaicinājums? Kas ir mans izaicinājums kā vadītājai un vispār kā cilvēkam? Man ir milzīgs lūgums. Pirms mēs uzsākam pakalpojumu ar klientu, es aicinu viņu ciemos, lai mēs pie apaļā galda, pie tējas, tases izrunājām, kas ir tas, ko viņi vēlās saņemt, ar kādu problēmu viņi nāk, un kāda būs mūsu sadarbība, kāda būs mūsu miedarbība, jo nekad nebūs tā, kad atved senioru, pasaka, mēs tev lūdzu rūpējies par viņu, mēs būsim ārzemēs. Tā nenotiek. Mums ir vajadzīgs arī tuvinieku atbalsts, lai varētu kvalitatīvi nodrošināt senioram pakalpojumu. Un darbinieki. Ļoti aicinu izvērtēt savus darbiniekus, potenciālos darbiniekus, principā jebkuru cilvēku. Pirms mēs kaut ko uzsākam darīt, mums ir jāizvērtē sevi, jābūt godīgam ar sevi un jāsaprot, vai tas, ko mēs plānojam darīt, ir saskaņā ar mūsu vērtībām, vēlmēm un iespējām. Jo ir ļoti traki novērtēt, kad cilvēks grib, bet nevar, un viņam nesanāk, un viņš tās savas dusmas izgāž uz kaut ko trešo personu, un esam godīgi. Esam godīgi ar to, ko ar sevi, ko mēs daram, par savām vērtībām. Ja mēs kaut ko nevaram, nezinām, ejam mācīties, lūdzam padomu, bet atzīstam, ka mums nesanāk. Ja? Jo trakākais ir tas, kad nesaskan tas plānotais ar gaidīto, ar reālo, kas notiek. Bet ja mēs esam godīgi un ir problēmas, ir risinājumi, tad visu ļoti daudz lietas var atrisināt. Mierīgā, saticīgā, savstarpējā komunikācijas veidā. Paldies, un dodam vārdu Sarmītei. Jā, dodam vārdu Sarmītei. Turpināt aprūpa institūcijā tēmu. Lūdzu, un pārslēdzam, ar to uz priekšu, un Sarmīt ideālā variantā 10 minūtes. Centīšos. Labdien visiem kolēģiem, prieks jūs redzēt šai novembra dienā, un paldies, Kristīna, par to,
kā ieskicēju par ilgstošo aprūpi, un līdz ar to es ļoti īsi centīšos pastāstīt, kas ir īslaicīgā sociālā aprūpe. Šajā pakalpojumā es esmu tikai 1 gadu, līdz tam es strādāju ar ģimenēm un bērniem. Bet tur arī mēs tikāmies ar senioriem, jo visas ģimenes, kā mēs zinām, ir tuvinieki, paplašinātas ģimenes, jā, un arī bija piedzīvojumi arī kopā ar senioriem risināt lietas. Bet kas ir īslaicīgā sociālā aprūpe? Diemžēl man ir jāsaka, ka mūsu pamatā nav tā, ka brauc un izvēlās paši klienti. Tas ir pēkšņa trauma, pēkšņa saslimšana, insults, infarkts, lūzumi. Jā, kā rezultātā slimnīcā, kad cilvēks ir saņēmis visu nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Tas tur pareizi aizspied kaut ko? Man pa daudz laika prasīs. Līdz ar to nav izvēles, ja, un tāpēc šie te slimnīcu sociālie darbinieki piedāvā šo te iespēju īslaicīgi saņemt mūsu pakalpojumu. Lielākās slimnīcas parasti tās ir mūsu Gaļasezers un arī Stradiņa, ar ko mēs visciešāk sadarbojamies. Un arī tuviniekiem tiek ieteikts mūsu pakalpojums, jo īstenībā tā ir trauma, ar kuru nevarēja prognozēt, nevarēja rēķināties, ja, un ir jāmeklē risinājumi, jo, kā mēs zinām, stacionārā šobrīd uzturās ļoti īslaicīgu periodu, jo galvenais uzdevums ir sniegt visu ārstniecību, iespējami īsākā periodā, lai tālāk jau saņemtu nepieciešamo aprūpi. Tāpēc es varētu teikt, ka šie cilvēki pamatā ir ķīlnieki tam, kas ir noticis, un šīs izvēles daudz būtiski nav. Mūsu pakalpojumu, esmu pacentusies, lai vilkt laiku. Tātad, jā, mēs nodrošinām sociālo aprūpi ar nelielu medicīnisko, bet es gribētu teikt, ka mums diezgan spēcīgi ir medicīniskā arī veselības aprūpe. Pastāstīšu arī pēc tam, kāpēc, bet tieši tas akcents ir uz to, ka šie cilvēki ir tik smagi funkcionāli, teiksim, 4. aprūpes līmenis pamatā, ka viņus ir nepieciešams aprūpēt 24 stundas visas diennaktis, un vienkārši radiniekiem nav tādu resursu, viņiem ir arī sava dzīve jāpārkārto, jāpielāgo vide, un neslēpšu arī, ka mums ir ļoti daudz seniori, kas ir vientuļie. Jā, mēs sniedzam pakalpojumu. Šobrīd tas gultu skaits salīdzinot, kā ir iepriekšējos gadus bijis, starp citu, šim pakalpojumam ir 20 gadi šogad, jā, ir 80-90 cilvēki dienā. Tā es skatījos pagājušajā gadā, tā statistika bija kopumā par gadu 1200 cilvēki gadā saņēma šo pakalpojumu, bet es pieņemu, ka šogad būs vairāk, jo kāpēc? Tāpēc, kad mums ir, ja pagājušajā gadā bija uzturēšanās termiņš, ko finansē Rīgas pašvaldība, bija 60 dienas, tad šobrīd tās ir 30 dienas. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti, ļoti liela kustība un ļoti aktīvs darbs, īpaši sociālajiem darbiniekiem, lai sakārtotu visu dokumentāciju, kur tad mēs virzamies tālāk, jo mēs esam īslaicīgi. Protams, mums ir arī otra iespēja, ir arī privātie klienti, kas par maksu, tie 60 eiro šobrīd diennaktī, ja var šo te pakalpojumu pirkt, principā līdz pusgadam, bet līguma iespējas ir arī pagarināt, un vēl mums ir līgums, kā jau izskanēja Mārupas pašvaldība, arī mums, un arī robeži. Jā. Lūk, pamatā, jā, tātad seniori tie ir 65, es teiktu pat vairāk, jā. Ir, protams, arī pilngadīgi darbaspējīgi cilvēki pēc lielām traumām, onkoloģijām, tādām, bet, pamatā mums ir tiešām seniori un 4. aprūpes līmenis, un gan dementi, dažādas psihiskas saslimšanas, arī mēs sadarbojamies ar Rīgas psihoneiroloģisko centru, jā, gan arī ar fiziskiem traucējumiem. Es vēl iekļaujos? Tā, mūsu komandu veido sociālā aprūpe, kurā ietilpst mūsu atslēgas cilvēki. Es tur kā gribēju viņus izcelt, bet ņemot laiku,
ļoti, ļoti svarīgi mūsu tieši pakalpojumi ir sociālais aprūpētājs. Nu, šobrīd no 1. aprīļa mums ir veikta reorganizācija tieši darba ziņā, un mums ir plānot 2 sociāli aprūpētāji katrā nodaļā pa vienam, bet mēs izmisīgi meklējam, viens mums ir, mēs izmisīgi meklējam otru. Un kā jūs zinat, šī profesija un arī sociālie rehabilitētāji mums ir deficīts. Tāpēc es zinu, ka ne tikai mēs, bet daudz aprūpes iestādes ļoti meklē šos cilvēkus, un tiešām jādomā, varbūt ir iespēja vairāk tādus cilvēkus apmācīt tieši šo. Jo sociālā aprūpe ir pamats, tas ir kontrolieris, tas ir izglītotājs, tāpēc, kad kā mēs visi zinām, aprūpētājiem nav jābūt obligāti izglītībai specifiskai. Aprūpēt var atnākt jebkurš, kā es saku, no ielas. Un arī, kā Kristīna uzsvēra, ja, ļoti svarīgi ir izvērtēt, vai šis cilvēks spēj to darīt, jo tikai unikāli cilvēks spēja rūpēties par tik smagiem cilvēkiem. Tur arī fiziskai veselībai jābūt, tāpēc vairāk nepieciešama arī ir vīriešu aprūpētāji. Ja. Tas, kas izskanēja pašā sākumā. Bet es tiešām ceru, varbūt pienāks tas unikālais laiks, kad aprūpētājiem būs jāiegūst obligāti izglītība. Jo, kā arī mani aprūpētāji saka, ļoti svarīgi ir zināt arī teoriju, tieši anatomiju, tieši kā pareizi pozicionēt, kas ir kādai saslimšanai, kas ir, kur ir raksturīgs. Protams, arī unikālās personības īpašības, jo bez empātijas, cieņpilnas izpratnes par to, ka šie ir cilvēki, kuri ir ļoti atkarīgi no aprūpētājiem, ja, strādāt nevar. Tātad sociālajā aprūpē mums ir arī 2 sociālie darbinieki, kas pamatā nodarbojas ar dokumentiem un arī meklē variantus, kādus pakalpojumus turpinam, vai tā ir atkal sabiedrībā balstīti pakalpojumi, vai tā ir jau ilgstoša aprūpe. Ir sociālais rehabilitētājs, viens pa abām nodaļām, un aprūpētāji. Bet veselības aprūpes speciālisti mums ir pieejami tātad māsas, ārstu palīgi, viens ārsts, funkcionālie speciālisti, fizioterapeiti 2 un viens ergoterapeits. Te jau es jau ieskicēju, cik ļoti svarīgs ir sociālais aprūpētājs, un mēs tiešām aicinam, ja kādam ir kas, labprāt, mūsu kontakti ir pieejami. Jā. Par sociālo rehabilitētāju viņš ir arī svarīgs, ļoti svarīgs komandas loceklis, tāpēc, kad viņam faktiski šie cilvēki, viņi ir guļoši, bet tas nenozīmē, ka viņiem nav vajadzības arī tīri pēc emocionāli, tīri parunāties, tīri par prasmēm zīmēt, krāsot, darboties. Faktiski viņiem vajadzīga komunikācija, lai ar viņiem kāds cilvēks parunātos un darbotos. Tad šī pakalpojumā sociālais rehabilitētājs ir vistiešākais cilvēks, kas to veic. Tā es pārskriešu pāri. Jā, par sabiedriskajām organizācijām. Viena jau no organizācijām šeit bija Hospice. Jā, paldies. Viņi arī ir mūsu slimnīcas vidē, un es, kad jūs runājāt, ļoti pārdzīvoju par to, cik ļoti gribētos, lai cilvēki tiešām cieņpilnu saņem aprūpi mājas vidē, bet, diemžēl, nevienmēr tas ir iespējams, un arī tuvinieki nevienmēr tam ir gatavi. Tāpēc līdz ar to ir arī tie slimnīcas vides pakalpojumi, bez kuriem laikam mēs nespēsim vēl kādu laiku iztikt. Un brīnišķīgi ir, ka mums ir vēl vairākas sabiedrības organizācijas, ko mēs sadarbojamies. Jauniešu apvienība Trepes, ļoti aktīvi jaunieši, viņi mums ir ierūkojuši arī teritorijā gan telti, gan sajūtu taku, gan puķu kastes, izdekorē mums, darbojās, zīmē kopā ar senioriem, un seniori pilnīgi tā kā atplaukst, ja, jo jaunieši iedod to atkal ritmu sajūtu, ka dzīve iet un viss notiekās. Neapšaubām vissenākie mums ir Hospice un Caritas Latvija, sadarbības partneri, bet arī
viens no jaunākajiem ir Maltas ordens, kas ar mums nodarbojas. Tā jau viņš ir ļoti zināms, bet pie mums viņš ir 1. gadu. Un viņi fantastiski sniedz to palīdzību, kas mums ļoti pietrūkst. Es jau visu laiku runāju vairāk par fiziskajām vajadzībām, bet arī nākotnē un arī kā slimnīcas pārstāv teica, cik ļoti ir svarīgs šis psihoemocionālais atbalsts. Un Maltas ordens mēģina mums šo caurumu lāpīt, jo tur ir kapelāns, un cilvēki ar kristīgo ievirs, bet ne jau tā uzbrukoši, bet tiešām ļauj cilvēkam pašam runāt par savām vērtībām un arī pēc tam, kad cilvēks iet atpakaļ, piemēram, dzīvesvietā saņemt pakalpojums. Maltas ordenis, ja cilvēks piekrīt, turpina ar viņu sadarboties arī mājas vidē. Tā kā paldies organizācijām, kas ar mums sadarbojās. Jā, dažādas radošas aktivitātes. Kāpēc? Jā. Vēlreiz. Viss? Nospēd vēlreiz. Vēlreiz? Tev, jā. Jā, izaicinājumi. Te jau, kā es jau minēju, mums tiešām pietrūk šie speciālisti un gribētos arī apmācīt aprūpētājus. Saprotu, ka tas ir darba devēja ziņā, bet es ceru, ka pienāks arī varbūt, ka tas būs valstiska prasība. Jā. Tad, par jauno darba organizācijas modeli es daudz vairs nerunāšu. Ir fakts tāds, ka mēs ļoti novirzījām darbinieku resursus to, lai būtu primāri aprūpētāji, palielinājām aprūpētāju skaitu, jo mums ir tomēr 4. līmenis un ir nepieciešami tieši aprūpētāji, arī sociāli aprūpētāji tika štata vietas palielinātas un sociālais rehabilitētājs, tā kā tas ir mūsu pamats šī pakalpojumā un ļoti grūti ir atrast piemērots cilvēkus. Jā, šeit, ko es pamanīju gada laikā, ka strādāju, kad mediķi bišku skatās, viņi jau to zina, bišku savādāk skatās uz sociāliem aprūpes jomas speciālistiem, un es ļoti aicināju un darbojāmies kopā, lai mēs būtu skatītos vienā virzienā, jo reizēm varbūt mediķiem liekas, ka viņi ir slimnīcas vidē, viņi ir svarīgāki, tad mums ir jāmācās saprast, ka mēs visi esam svarīgi šī pakalpojumā un jācenšas sadarboties. Jā, uz klientu individuālām vajadzībām ļoti svarīgi, kā es arī minēju, mums ir ļoti nepieciešama tieši psihoemocionālais atbalsts šiem cilvēkiem, jo viņi saskarās bieži vien, viņi slimnīcās uzzina par savām diagnozēm, īpaši arī, kas ir ar onkoloģijām. Viņi, jebkura smaga diagnoze, viņa prasa izrunāt to, iziet to sērošanas periodu, saprast, kā es dzīvoju tālāk, kad ir jārunā par to, kad var aiziet, un kā aiziet, un arī ar tuviniekiem, tāpēc mums ir ļoti nepieciešams, uz ko mēs nākotnē arī mēģināsim vai caur projektu vai kādā citā veidā, mums ir nepieciešams psihologs, kapelāns, varbūt vēl kāds drāmas speciālists, bet, tas ir ļoti svarīgi, ne tikai fiziskās vajadzības. Jā, es tūlīt jau beidzu, un kas ir unikāls mūsu pakalpojumā vēl tas, ka mums ir iespēja izmantot visus, kas ir Rīgas 1. slimnīcā, faktiski visus, gan valsts apmaksātos, gan arī, protams, privāti apmaksātos veselības pakalpojumus speciālistus, viņi var nākt pie mums uz vietas, mēs varam vest viņus uz poliklīniku un arī izmeklējums. Mēs tā kā to visu varam izdarīt vienā slimnīcas, tā teikt, izmantot slimnīcas pakalpojumus mūsu sociālajā pakalpojumā. Īsumā tas viss, paldies! Paldies, varbūt drusciņš Sarmīt uzkavējies, viens īsts jautājums būtu, bet es domāju, ka mums, ne tikai man, arī jums iezīmējās šīs atšķirības, it kā sociāla aprūpa institūcijā, bet ka ilgstoša atrašanās nozīmē klienta izvēles, lai cilvēks pēc iespējas izvēlē šo vietu, vide, kur ir dzīvnieki un tam līdzīgi, tad, protams, ka īslaicīgajā institūcijā svarīgāk ir veselības aprūpe, šī veselības stāvokļa stabilitāte un viss, kas ar to saistīts, bet vienlaicīgi, ko man liekas Sarmīt ļoti labi uzsvēra, ir par to, ka arī šiem klientiem ir vajadzīgi tie
speciālisti, kas palīdz saprast, runāt, sniegt psihoemocionālo atbalstu, tā skaitā arī runāt ar tuviniekiem, jo reizēm man šķiet, ka tomēr šajā īslaicīgajā dominējot veselības aprūpē tas aizmirstās, iespējams, ka tas ir arī pamatoti, ka videi varbūt būtu mazāk uzmanība, lai tur ir ģimeniski un kur nu vēl kaut kādi dzīvnieki, iespējams tam līdzīgi, bet tas, ka, teiksim, speciālisti atbalstam, jā, kas tieši neliek justies kā slimnīcā, tam ir tāda liela nozīme. Viens jautājums mums ir arī papildus tam, kā jūs paši sevi uzturat, bet es varbūt uzdošu to jautājumu, kas varbūt ir vērts atbildēt, ka, lai tiktu uz šo pakalpojumu ir rinda no slimnīcām. Kāda ir realitāte, cik viņa tiešām ir, vai tas ir, kā šajā laikā notiek, jo patiešām, protams, vietas skaits ierobežojots un kā šo vispār var kaut kādā veidā risināt? Ja mēs runājam par pašvaldības finansējumu, tās ir 60 gultas, ko finansē pašvaldība, rinda ir neliela, tāpēc, kad ir ļoti, kāpēc gadu atpakaļ bija diezgan 30 cilvēku rindā, jā, vai vēl vairāk, bet tāpēc, kad vairāk tika iesaistīti tieši ilgstošā pieejamā, ka kļuva ilgstoša aprūpe, līdz ar to tie cilvēki, kuri virzēs šo pakalpojumu, iespējami ātrāk varēja šo pakalpojumu saņemt, tā kā rinda mums šobrīd nav liela, jā, un mēs visu laiku sekojam līdzi, mums ir elektroniskais pieraksts, sekojam līdzi, zvanam, uzrunājam, jā, un arī slimnīcām plus mīnus informējam, ka principā šobrīd pēc statistikas tas ir neilgākā nedēļu, neilgāk. Bet ļoti daudz cilvēku arī izmanto, ja mēdz notikt tā, ziniet, mēs ceturtdien pasaka, ka piekdiena izraksta, tad var noteikti braukt pie mums slēgt līgumu maksas uz tām pāris dienām, kamēr pienāk rinda. Ja mēs, piemēram, kaut ko, ja jūs samaksājat vairāk, mēs to naudu visu atgriežam atpakaļ, tiklīdz pienāk rinda. Tā kā, ļoti daudz izmanto šādā veidā pakalpojumu. Man liekas, ka tu ļoti labu aspektu pateici, ka tā tad sociāla aprūpe, man liekas, ir tipiski, kur, ja kaut kur ir sastrēgums vienā no posmiem, tad slodze nokļūst lielāk uz citu posmu, tikko kā atrisina ilgstošo, tā Rīgā bija pagājušajā gadā tāda problēma, un ko atrisināja gada beigās, jā, un līdz ar to arī, jā, un patiešām mēs arī redzam, ka tieši no tāda privāti finansēta sociālā aprūpe kļūst par realitāti, bet vienlaicīgi tas ir arī risinājums, jā, risinājums, kas nozīmē, ka tuviniekiem ir jāsamaksā tikai dažas dienas un jāsagaida, faktiski rinda ir uz pašvaldības vai valsts finansējumu. Man liekas, paldies par šo ieskatu, par atgādinājumu tam, cik sociālās aprūpes pakalpojumi savstarpēji ir saistīti un arī iezīmēt šīs atšķirības, kas, man liekas, ir svarīgi zināt, lai arī ekspektācijas mums, sociālajiem darbiniekiem, būtu adekvāts. Paldies jums! Paldies!